Čau visiem AirPro sistēmas īstajā pamācību video. Šodien es jums pastāstīšu, kā pieslēgt ūdens attīrīšanas iekārtu un to savienot ar teleskopiskā kāta sistēmu. Pirmais posms, ko mēs darām, ir pievienojam iekārtu pie ūdens pievada. To mēs pieslēdzam apakšējā pievadā pie IN. Tad, kad to esam izdarījuši, varam pilnībā vaļā kanalizāciju, lai jau iekārta izskalojās pirms darba, tās ir 5-10 minūtes. Izskalojās visi iekārta, lai jau nāk tīrais ūdens ārā un varam sākt darbus. Esam to izdarījuši, tad pieslēgsim klāt pie elektrības ūdens sūkni, kas paceļ spiedienu sistēmā. Un arī palielina ūdens ražību, lai jau varētu strādāt ar iekārtu 2 operatoru vienlaicīgi. Pieslēdzot sūkni, varam pilnībā ciet sistēmu, vai sistēma pilnībā piepildās ar ūdeni un sistēmā paceļās spiediens. Tad, kad to esam izdarījuši, noregulējam uz 8,3 bāriem, kas ir ideālā attiecība. 60 kanalizācija pret tīro ūdeni, kas ir 40, tad arī vislabāk kalpo membrāna un ir visoptimālākā ražība. Esam to izdarījuši, tad atliek solis pieslēgt teleskopisko kātu, to savienot ar cauruli. Ņemam kātu, kātam paredzēto cauruli, no apakšas ievietojam cauruli iekšā. Tad, kad cauruli ir iznākusi ārā, ņemam adapteram cauri, izvelkam trubiņu, ievietojam to pirmajā kāta posmā, noslēdzam savienojumu, pievienojam pie ātrā savienojam ūdens padevi un jau savienojam uz ātro savienojumu birsti. To esam izdarījuši, kāds ir gatavs darbam. Tagad varam kanalizāciju novadīt tādā grāvī, zālienā vai arī aplaistīt puķus. Tad arī pēdējais posms pieslēgsim tīro ūdeni, novadīsim jau uz kāta rulli, lai varam apkalpot lielākus apjomus. Attālums ūdens nāk, pieslēdzam to kāta caurulē uz ātro savienojumu. Esam sagatavojuši visu darbam, sāk nākt ūdens. Varam mazgāt logus, fasādes, saules baterijas. Pilnībā attīrīts ūdens uz TDS mērītāja rādās 0. Paldies par uzmanību!